Šodien raidījumā jauna procedūra sejas izskata uzlabošanai, medījumi sirds veselībai, medutiņš labākais vīrusu sezonā, jaunums līmētas koka sijas. Mūsu veselīgais izskats nav atkarīgs tikai no kosmētikas, moderna apģērba, dažādām skaistuma procedūrām vai pareiza uztura. Regulāri vajadzētu sekot līdzi visa sava organisma veselības stāvoklim. Mūsdienās, kad strauji attīstās jaunas tehnoloģijas, vairs nav nepieciešams tērēt laiku un līdzekļus, lai ar atsevišķām metodēm diagnosticētu saslimšanas. Tagad iespējams noteikt organisma vispārējo veselības stāvokli Veselības salonā 888 ar diagnostikas sistēmu Sensitive Imago. Diagnostika balstās uz biorezonansi, mūsu smadzeņu zemgarožas šūnas pārzina visu sakrājušas informāciju par mūsu veselības stāvokli un izsaucot smadzeņu šūdās uzbudinājumu, palielinās elektromagnētiskais impulss un sensitīva sistēma caur diodītēm savāc šo informāciju un datorsistēma analizē. Līdz ar to šī ir viena no precīzākajām, vienkāršākajām un pat cik tā balstās uz biorezonansi arī mazāk kaitīgajām metodēm. Iesakām izmeklēt gan tos, kuri vienkārši grib uzzināt veselības stāvokli, gan aicinām pie sevis arī tos pacientus, kuriem jau ir problēmas, ir diagnozes, ir kroniskas saslimšanas, jo diagnostikas sistēmā mēs varam pārbaudīt gan elpošanas sistēmu, gan gremošanas sistēmu, gan sirds asinsvadu sistēmu, kaulu locītavu sistēmu. Un tā kā mēs redzam arī visus mikrobus, parazītus un dažādas slimību izsaucējus, kuriem, kā zināms, ir svarīga loma dažādu procesu attīstībā, tad līdz ar to mēs arī principā nonākam pie tā cēloņa, kāpēc problēmas ir radušās. Vēl ko gribētu teikt, mēs aicinām pie sevis uz diagnostiku arī veģetodistoniķus, jo šī ir šobrīd ļoti aktuāla problēma un tradicionālā medicīnā parasti pie šīs diagnozes nonāk ilgstoši pēc izslēgšanas principa. Tā kā sensitīva imago diagnostika ir funkcionāla diagnostika, līdz ar to mēs spējam novērtēt arī veģetatīvās nervu sistēmas stāvokli un viņas iespējamo ietekmi uz organisma funkcijām. Šī diagnostika, kā jau vienreiz pateicu, ir nekaitīga, tāpēc viņa ir veicama gan bērniem, gan pieaugušiem, gan grūtniecībām, jo neatstāja nekāda iespēja uz veselību. Laipni gaidīt visu mūsu salonā uz veselības diagnostiku, jo svarīgi ir ne tikai ārstēšana, bet svarīgi ir visa slimību profilaks, un šī iespēja tiek dota veicot sensitīvu imago diagnostiku. Tāpat veselības salonā 888 pieejama jaunākā metode Latvijā – mezodiegu 3D armēšanas procedūra, kas ar tūlītēju efektu uzlabos sejas izskatu. Runājot par mezodiegu procedūru, tātad galvenais instruments, ja var tā teikt, un parādīt skatītājiem ir šī te adatiņa, kurā ir ievērts polidioksānona diegs, ko ļoti labi pazīst ķirurgi un izmanto savā praksē iekšējo orgānu šūšanai. Šie diegi uzsūcās pēc pusotriem gadiem, un ar šādas adatas palīdzību tiek ievadīti ādā. Metodes būtība ir šī metode galvenais diegi ievadīti tajās vietās, kur ir nepieciešams, kur ir ādas noslīdējumi ar gadiem, vai, kā mēs sakām, gravitācija padarījusi savu, kur ir mīmikas krunkas, kur ir, teiksim, kliente vēlas kādu acu plakstiņu augšējo uzvilkt uz augšu, lūpu kaktiņu, aizpildīt kādu mīmikas grumbu, tad ļoti labi palīdz šie te diegi. Pirms šīs procedūras āda ir jāsagatavo, veicot mezoterapiju, kuras laikā āda tiek mitrināta un ievadīti vitamīni un mikroelementi. Pēc nedēļas tiek veikts arompīlings un sejas masāža. Cik ilgi saglabājas mezodiegu 3D armēšanas procedūras efekts?
Efekts saglabājas pusotru gadu, kamēr šie te diegi uzsūcās, un vienlaicīgi šie diegi veicina mūsu iekšējā kolagēna izstrādāšanos. Un tiek vienlaicīgi uzlabota gan sejas krāsa, gan tonus, gan elasticitāte. Un efekts ir jau redzams tūlītējs. Ja. Mans novēlējums manām esošajām un topošajām klientēm, mūsu ārējais izskats ir mūsu zīmols. Ja, un, protams, seju redz un sejas ādu visi jau, un tāpēc ieguldītais laiks, darbs un līdzekļi vienmēr atmaksājas. Es tikšanos! Ja aizdomājamies, tad mūsu Latvijas skaistā daba sniedz visu, lai izdzīvotu. Tomēr liela civilizācijas procesa ietekmē priekšroku dodam veikalos nopērkamai pārtikai, mazvērības veltot tam, ko ēdam. Un rezultāts – ar vien pieaugošas dažādas saslimšanas, tā skaitā sirds asinsvadu slimības. Daudz tiek runāts par veselīgu pārtiku, kuras sastāvā būtu jābūt svaigiem produktiem, augļiem, dārzeņiem, zivīm, bet dažreiz aizmirstam runāt par gaļu, kas arī organismam ir nepieciešama. Jautājums tikai, kādu gaļu lietot? Ja mēs vispār runājam par veselīgu pārtiku un tajā pašā laikā par to, ka mums ir nepieciešama gaļa, tad mēs varam runāt par to, kas būtu ideāli. Un pieņemsim, daudz mednieku to zina, un mednieku sievas zina, un mednieku ģimenes zina par to, ka viņi tā labākā gaļa būtu mežgaļa, kas ir, pieņemsim, brieža gaļa vai aļņu gaļa. Mēs zinām arī par gaļām, kas ir brieža dārzos audzētas un tādas lietas. Un, protams, ka tur varbūt arī neskatoties uz to, ka šī gaļa vienalga saglabā savu vērtību. Pieņemsim, tur brieža gaļā ir ļoti maz holesterīna, vai gandrīz vispār nav. Ja? Un aļņu gaļa ir viena no vistīrākām gaļām, jo alns vispār no zemes neko neēd. Un līdz ar to mēs uzņemam šīs olbaltumvielas, mikroelementus un dzelzi, kas ir ārkārtīgi nepieciešams mūsu funkcionēšanā, ieskaitot jaunas meitenes un kas būs topošās māmiņas un tā tālāk. Un starp citu par dzelzs lomu mēs vispār daudz par maz runājam, jo īstenībā, kā mēs izrādās un pēdējie tie pētījumi pasaules liecina, ka faktiski dzelzs deficīts lielā mērā varbūt nosaka īpaši jau vecākā vecumā ļoti daudzas mūsu problēmas, kas ir sirds mazspēja, kas ir daudzas kaulu nepietiekamības un citas lietas. Un atklāt sakot, es domāju, ka tur mums vēl būs ļoti liela priekšā tās izpētes darbs, bet to, ko jau mēs jau tagad zinām, ka faktiski šī meža gaļa būtu ideāls iztikas, viens no iztikas šiem elementiem mūsu ikdienas racionā. Daudz tiek runāts par holesterīnu saistībā ar sirds asinsvadu slimībām, bet holesterīns organismam tomēr ir nepieciešams. Protams, un tas ir pilnīgi normāli skaidrs, ka mums ir, tas jau, kā mēs jau tad varētu teikt, mums vispār nav jāēd. Mums holesterīns ir vajadzīgs šūnai. Bet tāpēc ir absolūti skaidrs holesterīna normas, ja? Un līdzīgs ir jautājums par to, kā mums ir no asinsspiediens. Mēs saka, uztraucamies par augstu asinsspiedienu. Neviens jau nesaka, mums jau kaut kādam asinsspiedienu līmenim ir jābūt, bet tam līmenim ir jābūt noteikti tajās normās. Bet ja tikko holesterīns ir paaugstināts, tas sāk kļūt par riska faktoru. Man ļoti nepatīk šī faktiski tā tendence, ka mums ir Latvijā kaut kas tāds balts un melns, vai cilvēks saka. Protams, ka holesterīns mums ir vajadzīgs. Holesterīns ir vajadzīgs šūnu enerģijai, bet tikko holesterīns ir pat daudz, tā mums īstenībā tas darbojas kā ārkārtīgi agresīvs riska faktors. Un tāpēc vienkārši mums ir ēdot šo meža gaļu, mēs varam kontrolēt un noteikt arī, ne tikai meža gaļa, tas nav tikai tā. Protams, tas nekas jau nav panacēja, tas viss ir noteiktā sistēmā kopā, bet kontrolējot to, mēs daudz faktiski labāk varētu nodzīvot kvalitatīvu un labāku to mūžu. Protams, kombinācijā ar vispārējo, ko mēs ēdam, tāpat tās ogas vajag ēst no meža un daudz citas lietas. Tāpat viņas mēģināt sagatavot, ja, ka tur ir tāds gads, kā šogad ir baravīgs. Ja, visas mājasemniecības zina, ka bija baravīgs arī var ēst visu gadu, viņas tikai pareizi būtu jāsagatavo, vai ne? Un tieši tas pats attiec uz mūsu ogām. Mums viņas faktiski vajadzētu sagatavot. Un tas ir tas, ko drusku zinātniekiem būtu jānāk tālāk arī pārtikas ražotājiem. Būtībā kādā veidā vai liofilizācijas procesiem vai daudzām citām lietām, kādā veidā faktiski saglabājot barības vielas vislabākās, mēs varam to lietot pārtikā caur gadu. Kā mums ir jārunā arī par meža gaļas ēšanas kultūru. Un, protams, tas, ko mēs sakam, ka, teiksim, brieža gaļa, tā būtu viena
visveselīgākajām, un arī mēs zinām, ka varbūt ne visur Latvijā, bet Kurzemes pusē ir pietiekami daudz arī briežu, un ja tos arī nomedīt, tad īstenībā tā labā ziņa, to, ko mēs gribētu teikt, ka viņas nevajadzētu izcērnāt, nevajadzētu tos salikt desās kopā ar cūku taukiem un tā tālāk, bet viņas vajadzētu faktiski jau tā jaunmodīgā veidā, caur šoku saldētavām vai caur citām lietām, faktiski novest līdz mūsu patērētājiem. Protams, tad būtu jautājums par to cenu, bet arī tā es domāju, ka Latvijā varētu būt pietiekami labi. Nerunājot par to, ka tā varētu būt eksporta prece ideāli. Savvaļas brieža gaļu Latvijas veikalos šobrīd piedāvā firma Vidagas Barons. Brieži medīti Latvijas mežos. Gaļa ir ātri saldēta, izmantojot modernas tehnoloģijas, kas nodrošina gaļas labās īpašības arī pēc atkausēšanas. Tautā to sauc par šoka saldēšanu. Produkts radīts domājot par dāmām, kā arī par kungiem, kuri vēlas ēst veselīgi, garšīgi un gatavot izcilu maltīti ar minimālu piepūli virtuvē. Vidagas Barons iesaka brieža gaļu gatavot mednieku stilā. Gaļu atlaidina. Ierīvē ar garšvielām pēc izvēles. Saderīgākās no tām – ķiploks, melnie pipari, rozā pipari, rozmarīns, timjāns, sinepju sēklas. Ļauj pastāvēt vēsā vietā 20 līdz 30 minūtes. Tad liek uz pannas, cepeškrāsnī vai sautējamā katlā un cep vai sautē. Pasniedz ar kartupeļu krepēm un krāsnī ceptiem kāļiem, burkāniem vai sezonas dārzeņiem, pievienojot Latvijas meža brūkleņu ievārījumu. Lai labi garšo! Vecrīgā Pēterbaznīcas otrajā pusē ir mazs veikaliņš – medus istaba. Turistiem tā ir eksotika, jo veikaliņā dažviet redzamas autentisks 13. gadsimta siena mūris un 15. gadsimta griestu gleznojums, bet mums rīdziniekiem tā ir vieta, kur vienkārši atnākt un nopirkt Daugmales Jāņa medu, kas nu nekādi nav salīdzināms ar to, kas nopērkams lielveikalos. Vienīgi žēl, ka skatoties, nevar sajust medus smaržu. Ja mums ir laba iztēle, mēs varam just arī medus smaržu, un medu atpazīt var ļoti vienkārši, teiksim, jo gaišāki ir medi, jo viņi ir vairāk bagātāki, enerģētiskā vērtība ir augstāka. Jo tumšāki ir šie medi, jo viņiem šī vērtība ir, viņš ir piesātinātāks. Viņam ir vairāk minerālvielas, vairāk citas lietas, tātad vērtīgāks šis medus. Pēterbaznīcas 17 medus istabā jūs varat iegādāt manā dravā iegūtu medu. Pamatā mēs atrodamies Daugmales pagastā, kas ir blakus Daugavai, ļoti skaisti meži mums visriņķiem, jābrauc ciemos ir, bet arī vasaras sezonā braucam, protams, par cik es ievācu šos atsevišķos medus. Mēs braucam pa visu republiku, kur ir tīra vide, kur ir atsevišķi ievācamie nektāri. Savā dravā es cenšos ievākt Latvijā iespējamus atsevišķus ziedu medus veidus. Tātad mēs jau runājam par šiem gaišajiem mediem, kas ir vairāk no pavasara. Tas būtu pats pavasara medus, kurš ir bagāts gan ar pulpola ziedu medu, gan ar pļavu ziediem, gan ar pieneni, kurš skaitās tāds diezgan aktīvs. Kā jau viss jaunais pavasars ir tāds aktīvāks medus. Tad ir rapša ziedu, viss mūsu Latvija diezgan dzeltena tagad ir šais laikos. Neteiksim, ka medus ir ļoti bagāts ar citām lietām, bet enerģētiska vērtība, un ja ir godprātīgi ievākts medus, šis rapšu medus ir lieliska piedeva tējai, kafijai, kur nejauc mūsu iemīļotajiem dzērieniem un ierastiem dzērieniem, nejauc garšu. Tā kā arī šādā lietā, tad viņš ir mazāk alerģisks kā citi medi. Medus jau pats par sevi nav alerģisks, bet mēs cilvēki esam alerģiski. Tad ir iespēja gan šo liepu ziedu medu ievākt atsevišķu Latvijā, gan šo meža medu ievākt atsevišķi, kurš jau ir bagātāks ar minerālvielām, gan šis viršu medus, kas jau ir ūdens pusē, skaitās viens no vērtīgākajiem mediem, griķu medus, kur Latvijā vēl nepārāk daudz, bet tomēr griķu lauki zied un tiek audzēti. Protams, vispopulārākais gan Latvijā, gan pasaulē ir liepa medus. Medus, liepa, meitenes, tas viss kaut kādās asociācijās iet kopā. Veikalā arī nopērkami dažādi medus kārumiņi, piemēram, medus ar riekstiņiem un dzērvenēm. Ienāciet medus istabā, nogaršojiet bitīšu saražotos produktus, izvēlieties, kāds medus jums tīkamāks un esiet veseli. Lai gan pasaulē māju būvniecībā līmētas koka sijas jau izmanto vairāk nekā 70 gadus, pie mums tas ir jaunums, jo tikai pusotru gadu tādas tiek ražotas tepat Mārupē. Kādas ir to priekšrocības? Priekšrocības ir tādas, ka viņas ir ļoti garas,
pilnīgi taisnas, un tas ir kompozīta materiāls, kas nebērpjās, neļogās, ko ļoti viegli uzstādīt. Vēl viņai ļoti liela priekšrocība ir tāda, ka, ja viņu izmanto siltinātam pārsegumam, tad pateicoties šim plānējuma šķērriezumam, neiet cauri siltums un var izveidot A klases siltumu izlētas ēkas. Tikpat labi viņu, protams, var lietot arī jumta konstrukcijās, kur var taisīt ļoti garus laidumus, jo tās sijas var ražot līdz 12 metru garumā, un faktiski jebkura ēka, ko jūs uzkonstruēsiet, ir iespējams uzbūvēt no šādām sijām. Šīs mūsu ražotās sijas ir ļoti videi draudzīgas, jo viņas palīdz samazināt ēkas kopējo siltuma zudumus. Atrodamies mēs tepat Latvijā, Mārupē, ražojam jau pusotru gadu. Ļoti ceram uz sadarbību ar arhitektiem, kuri tad, kā no iepriekšējās pieredzes, ja kādreiz ir pamēģinājuši šo materiālu, viņi jau saprot viņa īpašības, priekšrocības un sāk likt savos projektos, un līdz ar to arī klienti ieraug uzzina vairāk par šo materiālu un sāk pielietot.